Esmu Ivars Tolmans, gastroenterologs, un es jūs iepazīstināšu ar tādu tehnoloģiju kā kapsulas endoskopija. Kapsula sastāv no polimēra un metāla apvalka. Iekšā ir baterija, čips, kas filmē, un čips, kas pārraida signālu. Šo signālu pārraida uz procesoru, datoru, pārvērš video attēlā, un mēs varam šai filmai izsekot vairāk diagnostiskiem mērķiem. Šodien šie droniņi ir pasīvi, kas paši kustās gravitācijas un dabīgās gremošanas sistēmas motorikas ietekmē un izvadās pa gremošanas sistēmu tieši tāpat kā jebkura tableta. Viņi netraucē cilvēkam fiziski, nekādā veidā nerada viņam nepatīkamas sajūtas, tā ir lielākā priekšrocība. Un vienlaikus viņi ir pietiekami nelieli, lai izkļūtu cauri relatīvi šaurākām vietām. Jo tradicionāla endoskopa ir diezgan liela, mēs nevienmēr varam ar šo endoskopu tikt klāt. Bet pat galvenā priekšrocība ir tā, ka viņi var nokļūt jebkur, kur mēs netiekam ar šiem vadiņiem. Kapsulas endoskopija tiek izmantot tievo zarnu slimību diagnostikā. Tās ir iekaisīgās slimības, tās ir asiņošanas, tie ir audzēji, atsevišķos gadījumos parazīti infekcijas. Bet visbiežākais mērķis, kāpēc kapsula tiek taisīta, ir nezināmas izcelsmes asiņošana no gremošanas sistēmas, ja augšā apakšā endoskopija nav norādījusi iemeslu, kāpēc tas ir. Lielākais izaicinājums kapsulas endoskopija tehnoloģijā ir baterija. Joprojām zinātnieki cīnās un praktiķi par kompromisu starp baterijas izmēru un izmaksām, jo, lai mazā zāļu kapsulas izmērā integrētu bateriju, kas spēj vairāk stundu garumā veikt sarežģītas manipulācijas, tas ir ārkārtīgi dārgi. Ir tādas baterijas, viņas ir nežēlīgi dārgas. Viens no virzieniem, kurā šīs baterijas attīstās, ir tāds, ka viņas pašuzlādēsies organismā, līdzīgi tā kā elektromašīna uzlādējās bremzējot, šī baterija izmantos potenciālu starpību kā lādēšanas elementu. Viņa paņems no organisma mazliet iekšējo enerģiju, aizņemsies, kas mums iekšā ir diezgan liela, mums diezgan liela biopotenciāla, lai mēs spētu dzīvot. Solārā enerģija mums nedara jau tur tums iekšā gremošanas sistēmā, bet pašu savu iekšā enerģiju mēs varam aizņemties uz kādu laiku. Tā kā medicīna ļoti interesanta, atraktīva nozara, tehnoloģijas ārkārtīgi attīstās. Un gastroenteroloģija šī kontekstā ļoti perspektīva un interesanta nozara, jo viņi izmanto ļoti daudz šo mikrotehnoloģiju un ļoti iet līdz laikam. Tā kā gaidīsim nākotni.